Treknajos gados sapirkt pilns skapis ar drēbēm, rotām un kurpēm, bet zini, ka šīs lietas vairs nekad nevilksi, ir varianti, kā ne tikai atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, bet arī vēl nopelnīt. Andele ir īsta paradīze zemes virsū. Koncepts ir tāds, ka meitenes nes no saviem drēbes skapiem lietas, ko viņas vairs nenēsā, vai kas viņām, teiksim, ir, kā mēs sakām, morāli novecojušas, vai arī, teiksim, no vecmāmiņu drēbes skapiem un tā tālāk. Un šī ir tā vieta, kur meitenes tiekās, un šīs lietas vai nu pārdot, vai iemaina. Šeit var atrast visu iespējamo, sākot, ja tālāk paskatāmies no vintage traukiem, no vintage apģērbiem līdz mūsdienu zīmolu apģērbiem, auskarus, krelles, brošas, kosmētiku, visu iespējamo, kas ir sievišķīgs, visu iespējamo, kas kādai reiz ir dzīvojies kāds meitenes skapī. Vidējā cenu amplitūda ir no 5 līdz 10 latiem, un Andelē var atrast patiešām fantastiskas lietas, sākot no omīšu kleitām, beidzot ar Vivienas Vestvudas šedevriem. Tas arī nav krāmu tirdziņš, ja? Bet reāli tiešām, kur tiek pārdotas kvalitatīvas lietas, jo es jau arī meitenes pirms tam brīdinu, ka nonēsātu sapavus vai cauras drēbes, ko nesu sarkano krustu, to, lai viņi jau pataisno nesu uz turieni. Šeit ir lietas, ko varbūt, kas tiešām ir kvalitatīvas, ja, vai stilīgas. Sievietes ir sajūsmā, ka par nelielu naudas summu var iegādāties labās lietas. Īstenībā ļoti laba ideja, jo tas ir tāds teiksim, krīzes variants, kad citi var samainīties savām lietām, kaut ko iegādāties, kaut ko pārdot un tādējādi neko neiztērējot, var iegūt kaut ko jaunu. Un kā saka, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Tāpēc, ja arī tu vēlies atbrīvoties no savām vecajām, bet joprojām labajām lietām vai par mazām naudiņām tikt pie labām mantām, Andele ir īstā vieta.